Pateicoties valsts tranzītielu sakārtošanas programmai, uz valsts svētkiem Madonā tiks sakārtots iebraucamais loks virzienā uz Pļaviņām. Pašlaik šoferīšiem nākas būt īpaši uzmanīgiem, jo līdztekus ceļu satiksmei norit vēl pēdējie rekonstrukcijas darbi. Vīri bruģē drošības saliņas, bet tuvākajās dienās tiks uzstādītas ceļu norādes. Būvniecības gaitā tika veikti vērienīgi darbi, demontēts vecais segums, izbūvēts jauns drenējošais slānis, uzklātas 2 asfalta kārtas, taču autobraucēju viedokļi atšķiras. Galvenie iebildumi ir lielo izmēru autovadītājiem. Jau tagad jābūt izveicīgiem sašaurināto brauktuvju dēļ, bet lielākās bažas rada izbraukšana ziemā. Apmierinoši. Ne labi, ne slikti. Bet kā bija agrāk? Jūs arī braucāt, kad bija vecais apli? Man liekas, agrāk bija vieglāk izbraukt. Tagad vieglāk uz riņķi braukt. Agrāk bija platāks izbraukt. Ļoti labi, ļoti labi. Vai jūs arī agrāk braucāt? Un kā ir tagad? Braucām visu laiku, jā. Nu, ļoti labi ir. Kāds bija un kāds tagad ir salīdzinoši. Ļoti labi. Ļoti jauki. Ir patīkami, ka kaut kas notiek, ka ceļi tiek uzlaboti. Tiešām skaisti. Nebija pa šauru? Te daži šoferi saka pa šauru. Nu, ar šo būsiņu nav pa šauru. Varbūt ar fūri pa šauru, nezinu. Tagad jau vēl varēja no tās puses, bet braucot Madonā iekšā, nu tur ir tā... Nu labi, neizteikšos kā, bet nu stipri grūti būs ziemā. Nu, viņš ir mākslīgi sašaurināts tā nobrauktuve, un vasarā vēl, ja var nobraukt, un ar vieglo mašīnu, ja var, tad ziemā, es domāju, ka lieli autobusi tur būs lielas problēmas. Agrāk kā bija? Nu, agrāk bija cepuri nost, bija viss kārtībā. It kā vajadzētu uzlabot, bet mums ir pretēji. Mums iznāk, ka nevis uzlabojums ir, bet pasliktinājums. Jauns asfalts, jā, vienīgais labais. Bet, nu, ir tāds teiciens, kad gudrs cilvēks mācās no cita kļūdām, muļķis no savām nemācās. Otrā galā Madonai visi nožogojumi regulāri tiek izlausti, un te rādās, ka būs kaut kas līdzīgs. Nav pārāk patīkami, tāpatās. Kāpēc? Tāpat man jāpārbrauc ar tādu garu uz otro joslu. Tā kā vieglais es nevaru izbraukt. Esam Eiropā, un Eiropas, kā es saku, visi projekti ir pēc Eiropas standartiem, un Eiropā ir tās nobrauktuves un iebrauktuves uz ielām ir tik šauras, un tas bruģējums ir principā tādēļ, lai, nu, kā lai saka, šoferis, kad brauc, tad pievērš uzmanību. Būvnieks darbus veicis saskaņā ar izstrādāto projektu un uzskata, ka ievērojot pilsētas teritorijā esošos ātruma ierobežojumus, problēmām nevajadzētu būt. Aplis ir pilsētas robežās. Ātrums ir 50 km/h. Tas ir taisni tamdēļ, es domāju, lai ierobežotu ātrumu, jā. Nu, kad pievērstu, izbraucot uz apli, lai samazinātu to plūsmu, jā, un tas ir pilsētas robežās, un es domāju, ka tas ir ļoti normāli, jā. Protams, varēja būt platākas, bet, nu, projektētāji tādi ir izprojektējuši, mums atlika viņu uzbūvēt. Kopumā galvenās tranzītielas rekonstrukcijas projekta realizācija izmaksājusi vairāk nekā 1 160 000 latu, no kuriem lielāko daļu, 85%, sedz Eiropas fondu finansējums, 12% no pašvaldības budžeta, bet 3% no valsts budžeta dotācijas.